Pie lielās kravas automašīnas stūres brīvprātīgās Žaneta un Karīna no Zviedrijas sēžas pašas, lai nebūtu jāalgo šoferis un vairāk naudas novirzītu labdarībai. Kā viņas pašas saka, ceļš vien neesot lēts, aptuveni 2000 eiro. Zviedrijā ar veikala Hope jeb cerības starpniecību viņas sarūpējušas dāvanas ķegumam un ledmanē. Pēc Žanetes un Karīnas domām Latvijas sociālo problēmu iemeslu esot jāmeklē pagātnē. Your country hasn't been completely under Letland. Jūsu valsts nav visu laiku bijusi pakļaut Latvijas valdībai. Tā ir bijusi pakļaut Krievijai, ja es nemaldos. Tā ir liela atšķirība, jo mēs vienmēr esam bijusi Zviedrija. Lietas, ko jūs darāt pašlaik, manuprāt, mēs izdarījām 40. gados, pēc otrā pasaules kara. Mums bija līdzīga situācija, kāda jums ir šobrīd. Būvējām skolas un centāmies visiem nodrošināt iespēju mācīties. Rūpējāmies, lai visiem ir mājas, drēbes un pārtika. Ķeguma novadā viesi no Zviedrijas esot tikai otro reizi. Pavasara vizītes laikā daudzi novadnieki esot saņēmuši pārtikas pakas ar kvalitatīvām precēm. Savukārt šoreiz esot atvestas mantas priekš jaunā sociālās aprūpes centra. Matriči, gultas veļa, galdi, trauki un skapīši. Tas ļaušot iekonomēt vairākus tūkstošus latu. Sieviete Zviedrijā, kur ir pilnībā paralizēta un nevar paelpot bez elpošanas aparāta, arī nopirka pārtikas paku, kuru šeit nogādāja no viņas. Ir liels atspaids, jo principā sociālais dienests, pagasts un novads var nodrošināt tās pamata vajadzības tikai. Ja mēs skatāmies vairāk, pieņemsim, ka ģimene tālu dzīvo no pagasta centra un viņai vajadzīgi velosipēdi, tad ir ļoti maza iespēja, ka pagasts var atbalstīt vai novads, ja tad ir vajadzīga kaut kāda palīdzība no malas, teiksim. Jā, tāpat arī skolā, kā mēs zinām, skolām tie budžeti ir tādi, kādi viņi ir un grūti atlicināt naudu jaunu mēbeļu iegādēji vai kaut kam tādam. Ledmani Zviedrijas Kristīgās biedrības brīvprātīgos pie sevis uzņem jau otro gadu. Kā skaidro sociālajie darbinieki, liela nozīme esot pašvaldības atbalstam, jo viens esot tas, ko saņem, bet jāprāt arī uzņemt pie sevis. Un tāpēc šodien un rītdien Ledmanis pagasts viņus apņemās aizvest ekskursijā, izvedāt pa ģimenēm. Un ceturtdien, piekdien mēs atkal no Rembetes arī vedīsim uz Līgatni, izstaigāsim Līgatnes tākas, aizvedīsim pie ģimenēm, kurām ir vajadzīga palīdzība, kurām ir konkrētas lietas, kas ir vajadzīgas. Un piekdien tad arī pavadīsim mājās, tas ir līdz Rīgai, un pavadīsim tā lai viņi tiek uz kuģi. Jaunās draudzības pirmsākuma esot meklējumi tālā pagātnē, jo savulaik kara laikā latvieši esot palīdzējuši Zviedriem, tāpēc tagad esot viņu kārta sniegt palīdzīgu roku Baltijas jūras kaimiņiem. Laura Liepiņa, Zana Tereško, Ogres televīzija.